10. oktobrī Latvijas iedzīvotājus satrieca ziņojumi, kas nāca no skolām un bērnu dārziem visos valsts reģionos. Izglītības iestādes saņēma draudu e-pasta vēstules, ka tajās tiks izmantotas sprāgstvielas. Dažas pašvaldības, tostarp Rēzeknes un Augšdaugavas, pieņēma lēmumu evakuēt skolēnus. Tāpēc, ka mēs esam vistuvākajā pierobežas situācijā, kad ir gan nelegāli bēgļi, gan viss kaut kas notiek caur Latvijas zaļo zonu. Saņemot tādus riska draudus par to, ka tas varētu būt, protams, ka mēs rīkojamies atbilstoši tam, kā būtu jārīkojas civilās aizsardzības komisijai, varbūt pat nesasaucot komisiju, jo tie draudi, kaut arī saņemām no valsts policijas vēstuli par to, ka risks ir ļoti zems. Es uzskatu, ka katra dzīvība, katrs apdraudējums tomēr ir pasākums. Kā informēja valsts policija, 10. oktobrī tika saņemti un reģistrēti e-pasti par iespējamiem sprādzienu bīstamiem draudiem izglītības iestādēs. Izpētot nosūtītos draudus, tiesības sargājošo iestāžu eksperti secināja, ka riska līmenis ir zems. Tomēr policija norāda, ka nepieciešams pastāvīgi veikt apdraudēto objektu profilaktisko pārbaudi, pievērst uzmanību aizdomīgām darbībām bez uzraudzības atstātām pakām, maisiņiem vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, kā arī atkārtotiem draudiem, kas izteikti e-pastā vai citās saziņas vietnēs. Jebkura var būt pašvaldības iestāde, ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtas labi, tur neesmu iepūdīs kaut kā, tur kaut kas notiks, bet dzeramais ūdens nedod Dievs, pansionātos, ja tāds parādās, labi, mēs skolas var iziet ārā ar lielu troksti, visi, kurš priecīgs, kurš nepriecīgs, iziet ārā. Ja vajadzēs evakuēt atvaļinājos pansionātu gulošos, tur 50 kādu cilvēku, un tagad ar visām segām tur vēl gultas, cik liela daļa nav tādu, kas stumjamas uz liftu un visu pārējo. Pēc Arvīda Kucina domām šobrīd vissvarīgākā ir bērnu drošība, un neskatoties uz to, ka policija apgalvo, ka draudu līmenis ir zems, ja notiks sprādziens, ir apdraudētas bērnu dzīvības. Šādos gadījumos labāk būt drošam un ievērot piesardzību. Kā pastāstīja Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, arī Daugavpils izglītības iestādes ir starp draudu vēstuļu adresātiem, taču Daugavpilī bērnu evakuācija netika veikta, jo policija draudu līmeni noteica kā zemu un neiesaka to darīt. Tomēr izglītības iestādes pēc policijas ieteikuma ir īpaši modras. 9. oktobrī Daugavpilī sākās apkures sezona. Termometra stabiņš šajā nedēļas nogalē ir manāmi pazeminājies. Augstais vējš, kas visu nedēļas nogali plosīja valsti, arī pilsētā būtiski atvēsināja dzīvokļus. Tādējādi jau kopš vakardienas ik viens pieskārās saviem radiatoriem, lai pārliecinātos, cik labi tie silda. Dažās situācijās apkures sistēmas nedarbojas, jo tajās veidojas gaisa aizbāžņi. Uzkrājies gaiss rada nevajadzīgu troksni caurulēs, kā arī kļūst par iemeslu siltuma trūkumam radiatoros. Šādā gadījumā ir nepieciešams veikt atgaisošanu, tas ir iztukšot gaisu no sistēmas. Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma speciālisti jau kopš pirmdienas strādā bez pārtraukuma, risinot šo problēmu. Tāpat dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atgādina, ka gadījumā, ja nedarbojas viens vai visi radiatori, ir nepieciešams pieteikties, lai veiktu atgaisošanu. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma klienti var zvanīt uz avārijas dienesta tālruni 65 47 6100 vai abonentu nodaļu 65 40 72 84 vai sazināties ar savām mājas nodaļām. Tālruņa numuri ir norādīti uzņēmuma tīmekļa vietnē dzksu.lv sadaļā aktualitātes. Kārtējā Daugavpils domes preses konferencē tika aktualizēts jautājums par to, vai pilsētas izglītības iestādēs ir pieejami pietiekami valsts līdzekļi, kas ļauj iegādāties mācību darba burtnīcas. Uz uzdoto jautājumu atbildi sniedz Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja, kura norādīja, ka šī nav izteikta problēma pilsētas skolās. Mācību burtnīcas izmanto ļoti dažādi. Ir priekšmeti, un tie visbiežāk ir valodas, dabaszinības, kur tiešām skolas uzskata, ka mācību burtnīcām ir jābūt, un skolotāji ar tām strādā, un bērniem tās ir atdotas, un bērni tur veic ierakstus. Ir arī tādas mācību burtnīcas, kur skolotāji uzskata, ka ir labi daži materiāli tajā, un izmanto darba burtnīcas kā mācību materiālu, mācību uzdevumu krājumu. Un līdz ar to tajās burtnīcās neviens neko neraksta. Vienkārši izmanto uzdevumu, kuru pilda vai nu mutiski, vai nu rakstiski savā burtnīcā.
Un šajā vietā, ja jau jūs visi sakāt, ka ir problēma, tad ir jāatzīst, ka reizēm ir nepietiekama komunikācija starp skolotāju un administrāciju, starp skolotāju un ģimeni. Jau iepriekš vēstījām, ka no kopumā piešķirtajiem papildu 119,7 miljoniem eiro prioritāro pasākumu īstenošanai izglītības un zinātnes jomā nākamgad 4,2 miljoni eiro tiks novirzīti, lai nodrošinātu dažādu digitālu risinājumu pilnveidošanu, jaunu digitālo mācību līdzekļu izstrādi un iegādi, kā arī e-mācību risinājumu uzturēšanai un pilnveidei. Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde informēja, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un kompostēšanas laukumā Liginiškos bez maksas var nodot zaļos atkritumus. Zaļie atkritumi ir uzskatāmi par tiem, kas rodas zālienu, parku, dārzu, kā arī ēkām pieguļošo teritoriju uzkopšanas rezultātā. Laukums ir izveidots Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta ietvaros un darbojas kopš pagājušā gada rudens. Nopļauto zāli, koku un krūmu lapas un dārza atkritumu šajā laukumā pieņem no juridiskām un fiziskām personām. Kategoriski aizliegts bioloģiski noārdāmos atkritumos nodot ar sadzīves vai būvniecības atkritumu piemaisījumiem. Laukuma darba laiks katru dienu no 8 līdz 19. Arī šogad Daugavpils teritorijā tiks turpināta zaļās masas savākšanas akcija, vairākās pilsētas vietās uzstādot konteinerus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Akcijas norises datuma būs atkarīgi no laika apstākļiem. Paredzams, tā tiks rīkota oktobra beigās, novembra sākumā. Pagājušajā piekdienā pirmizrādi piedzīvoja jaunās sezonas pirmais iestudējums Pamieras Daugavpils teātrī. Izrādē par iedvesmu tapis pērnā gada Lugas lasījums performance pēc aktiera Vadima Bogdanova iniciatīvas, kas ieguva plašu rezonanci skatītāju vidū. Par Lugas iestudējumu plašāk iepazīstināja pats izrādes režisors. Šī izrāde ir par to, par cilvēciskumu. Par to, ka noslēdzot 7 dienu Pamieru, viņi no sākuma abas frontes strīdās par to vai šo, kas kuram ir labāks vai ko, bet lai kā arī būtu, ka kādā 3., 4. dienā viņi kļūst par cilvēkiem un viņi saprot, ka viņi arī negrib karot. Tas nav. Tas ir tā, ka tas ir piespiedu variants. Katram personāžam ir savs stāsts un neskatoties vienā, otrā frontē un tā, kad viņi jau šeit visi personāži grib izkliegt to, kad viņi negrib karot un viņi grib pateikt to, kas notiek tur. Kāda ir nežēlība gan tur. Vienkārši tas ir stāsts par cilvēcisku, kurš parādās 7 dienās, kaut vai viņi apzinās, ka 8. dienā viņiem atkal vajadzēs karot. Izrādēja Pamieras atainot jauna meitene Marija, kura ir mazuļa gaidībās un viņas māja atrodas tieši frontes krustugunīs, kā arī rezultātā manāmi cietusi no apšaudēm. Pamiera laikā jaunā sieviete lūdz abu pušu vīriešus palīdzēt salabot cietušo māju. Viņai ir ļoti, ļoti bail, jo viņa ir viena. Viņa ir viena, un kā jūs pateicat, viņa ir stāvoklī uz pēdējiem mēnešiem. Viņai vienmēr bail, ka viņa var nomirt, ka viņa var piedzemdēt to bērnu un pati nomirt, un tas bērniņš paliks viens. Un, protams, ka galvenais, ko viņa katru dienu jūtas, ir bailes. Viņa cenšas būt diezgan, teiksim tā, stingra pret viņiem, bet tajā pašā laikā viņa pret katru attiecās ļoti cilvēcīgi. Viņa katram dod kaut kādu saules stariņu šajā te dzīvē. Viņa katru mierina. Viņa katram parāda, ka dzīve ir vērta, lai neatņemtu dzīvību, bet radītu to dzīvību. Savukārt Šumahers ir cilvēks, kurš strādā Ukrainas frontē un pārvadā kritušos karavīrus, nogādājot mirstīgās atliekas viņu ģimenēm. Cilvēks ar segvārdu Šumahers cenšas izdzīvot ģimenes dēļ un lai spēra to apgādāt. Viņš šo dzīvi redz salīdzinoši vienkārši. Tieši caur to izdzīvošanas prizmu. Viņam ir bērni, viņš grib, lai viņiem būtu laimīga nākotne, viņš grib, lai viņiem būtu laba izglītība, lai viņi dzīvo vietā, kurā
viss ir skaisti sakārtots, un jā, viņš īstenībā domā, ka kaut tas viss pēc iespējas ātrāk beigtos, un kaut tas beigtos arī pēc iespējas nesāpīgāk viņiem, jebkuram. Šeit risinām pat nevis tādas lietas, kur kāds ir vainīgs vai nav vainīgs šajā konkrētajā brīdī, bet par to, ka vispār kaut kāda noteikti cilvēki tiek iemesti kaut kādā absolūti ekstremālā situācijā. Un šajā situācijā viņiem ir tas galvenais jautājums, vai viņi saglabās to cilvēcību un cilvēka seju vai nesaglabās. Un nedod Dievs mums visiem uzzināt un likt izdarīt pašiem šīs izvēles kaut kādā dzīvē. Jo mēs patiešām nezinām, kurš no mums ir varonis īstenībā un kurš no mums nav varonis un kā mēs kurā brīdī rīkosimies. Un es, godīgi sakot, negribētu, ka mums pienāktu tādi laiki, kad mums būtu tieši šādu apstākļu fonā jāpierāda, vai mēs esam cilvēki, vai mēs neesam cilvēki. Taujots par to, kā tad īsti saredzēt otrā karojošā pusē cilvēku, Māris Korsiets bilst, ka viņa prāt atbildes slēpjas spējā piedot. Vienalga, jebkurā brīdī kaut kas tev ir darījis pāri, bet ja tu apzinies, ka tu viņam piedot, un man liekas, ka tev arī tajā brīdī uzreiz akmens no krūtīm nokrīt, un man liekas, ka tā ir piedošana. Jāatzīmē, ka pati Luga pamieris tapa 2017. gadā, un dramaturgu Alekseju Kuraļehu no Doneckas iedvesmoja reāli notikumi, kad pamiera laikā abu karojošo pušu karavīri remontēja kara darbības laikā bojātos māju jumtus. Nākamā izrāde plānota 13. oktobrī 18:30.